Ceļu satiksmes drošības direkcijas un valsts policijas reids Talsos kā ierasts sākās pie pieminekļa Koklētājs. Pārbaudes process ritēja raiti, valsts policijas darbiniekiem apturot gandrīz visus transporta līdzekļus, lai galvenokārt pārbaudītu riepu protektoru dziļumu. Ziemā tam jābūt vismaz 4 mm. Talsos no kopumā 5 Kurzemes pilsētām, kurās veikts reids, lielākais pārbaudīto transporta līdzekļu skaits, bet mazākais pārkāpumu skaits. Šodien mums kopā ir pārbaudīti aptuveni 240 transporta līdzekļi. No visiem 240 konstatēti 3 pārkāpumi. 2 transporta līdzekļiem konstatēts nepietiekams riepu protektora dziļums, bet kādam BMW markas automobīlim modificēta izplūdes sistēma, tādējādi par 18 decibeliem pārsniedzot atļauto normu. Visiem 3 transporta līdzekļiem anulēta tehniskā apskate un mēneša laikā jānovērš defekti. Vēl 6 autovadītājiem izteikts brīdinājums, ka protektora dziļums tuvojas minimālajai atzīmei. Pirmkārt, tas ir priekš sevis pašu, priekš citiem, un jo biežāk taisa šādas reidus, manuprāt, cilvēki aizdomājās vairāk par to, ka tas ir vajadzīgs, ka tas ir nepieciešams un ka tas ir jādara. Arī CSDD tehniskās ekspertīzes un certifikācijas centra inspektors Juris Voits skaidro, ka šādi reidi sniedz reālu priekšstatu par situāciju uz ceļiem. Tie reidi ir svarīgi, lai pārbaudītu reālo situāciju, ar kādām riepām pārvietojas transporta līdzekļi, piedalās satiksmē, un arī, lai cilvēki zinātu paši, jo bieži vien cilvēki nepievērš tam uzmanību. Domā, ka ir samainīts riepas un viss ir kārtībā. Un tad mēs šos reidus veicam, lai preventīvi cilvēkus informētu, kāda ir tā reālā situācija. Tas arī atspoguļots tātad presē tiek un televīzijā. Cilvēki pievēršas tam, ar kādām riepām pārvietojas, ar kādiem transporta līdzekļiem piedalās satiksmē. Reida laikā uzrunātie autovadītāji atzina, drošība ir svarīga, pat ja ikdienā tiek braukts maz. Es nesen uzliku 3. gadu, es uzliku jauni. Mēs maz brauc, mēs 9008 pagātni nobrauc. Mēs skatīs, bet jāliek kādu, tur nav ko domāt. Jābūt tā, kā pienākās. Es domāju, ka kļūst apzinīgāk, bet nekad nevar būt par maz tas apzinīgums. Varētu vairāk bišķiņā sekot līdzi. Es domāju, ka arvien vairāk. Kad jau ir cilvēki bišķiņi sapratuši, ka vajag tomēr, ka nav droši. Daļa uzrunāto autovadītāju neslēpa, ka tehniskās nianses ģimenē biežāk tiek atstātas stiprā dzimuma pārstāvju pārziņām. Vienlaikus izskanēja arī atziņa, ka nemazāk svarīga par tehnisko nodrošinājumu ir pieredze uz ceļa, spēja izvērtēt situāciju, braukt apdomīgi un pielāgoties laikapstākļiem. Man liekas, ka vajadzētu sekot līdzi, jo ceļi ir briesmīgi, un ja vēl nav pieredzējuši braucēji, tad var sanākt nelāgi. Visu laiku seko līdzi, jo savādāk jau nevar braukt nemaz. Bet es tam riepam nepiekritīšu nekad, jo tur jau jādomā vairāk, ka galva ne jau ar riepam. Vienlaikus gan policija, gan CSDD atgādina, ka drošība uz ceļa nav sezonāls pienākums, bet nepārtraukts process, kas prasa uzmanību, atbildību un apdomīgu rīcību ikdienas satiksmē.